Kāda ir bijusi šī vasara bitiniekiem? Nu, katra vasara ir savādāk, un katrā ziņā bitiniekam ir jābūt gatavam uz šīm apstākļu maiņām un jāspēj pielāgoties, zinot gan bites uzvedību, gan arī savas iespējas, kurās viņš atrodas. Un, protams, kad laika apstākļi nav lutinājuši, pavasars bija tāds lietains, vēss, vasara arī mījās ar tādu siltāku, vēsāku laiku, bet vasaras otrā puse tomēr bitinieku iepriecināja un kaut kādu arī gūmu no dabas mēs esam ieguvuši. Varbūt pastāst, kādi tad ir tie laika apstākļi, kādi būtu ideāli? Teiksim, kāda ir tā ideālā vasara? Ideālā vasara, kad ir ziedi, kad ir spēcīgs bišu saimns, kad ir silts laiks, kad ir kādi 25, 26 grādi, kad ir mitrums, gaisa relatīvais mitrums. Un, protams, ka nav vēja. Tas ir tas, kas tāds vienkāršos vārdos izteikts, vārdu kopums, kas ļauj orientēties uz to, kā tam vajadzētu būt. Protams, tas var mīties ar to, ka temperatūra lielāka, mazāka, ir, teiksim, vējš, varbūt vairāk vai mazāk, bet, teiksim, tā kā šodien, ir ļoti labs laiks, silts, mitrums ir, bet nav vairs ziedu, ko vākt medu, Tā kā, ja kāds no šiem apstākļiem izkrīt no šīs ķēdes, tad biškopī varētu teikt, nevar pastāvēt, tā kā jābūt apstākļu kopumā. Tu pieminēji vēju. Ko tas vējš dara labu vai sliktu? Kā tas ietekmē to ražu? Bitītei, protams, vējainā laikā grūti lidot, tas ir viens. Otrs, ja vējiņš pūš, tad arī, ja ziedos ir nektārs, tas tiek vienkārši karstā laikā kaltēts, viņš ātrāk izgaro, Protams, mitrā laikā, ja ir vējš, tad atkal bitei traucē vairāk šajos ziedos, atrasties mierīgāk, Tādi apstākļi viņai vairāk var patērēt enerģiju, Un, jo viņi vairāk patērē enerģiju, viņi vairāk patērē nektāru, līdz ar to viņi mazāk var atnest uz stropi, Un tāpēc arī tas vējš nav labs, Man vienmēr bijis liels pārsteigums, ka cilvēki, piemēram, saka, šis ir viršu medus. Kā tad var tā pateikt, ka šis ir viršu medus? Tas ir tā, ka bites norunā, ka viņas dosies tikai viršos, vai kā tas īsti notiek? Tā tas arī notiek, kad attiecīgajā laikā, teiksim, mājā zied pienenis, tur jūnijā zied tur avenes, jūlijā zied liepas un augustā zied virši, Un tad, lai bitītei samazinātu to ceļu, lidot no tā auga līdz tam stropam, lai vairāk medu dabūt, tad biškops aizved to stropu, noliek tur pie tām liepām, pie tiem viršiem, pie pienenēm vai pie kādiem citiem augiem, kas medo. Un tad jau tas augs, kas tur ir bijis tūmā, liek biškopim domāt, ka tas ir tas medus, Bet laboratoriski var noteikt pēc putekšņa analīzēm, Ir paskatās, kādi ir putekšņi, Un tad izvērtē, vai tas tiešām atbilst tam augam vai nē, jo bieži vien, kāds grib mānīties, ka viņš ievedot kaut kādu importu medu, saka, ka tas ir tas medus, bet aiz uz laboratoriju pastāst kādu putekšņu, bet tur saulespuķu putekšņi klāt, Tas nozīmē, ka saulespuķis Latvijā nav, tādā daudzumā, lai savākt tādu medu, tas nozīmē, ka tur ir kaut kāda šmaukšanās, Tāpēc arī biškopības biedrība dod šādu iespēju pārbaudīt šādu medu tādā veidā, un noteikt, kāda ir šī medus izcēles. Un, protams, pēc putekšņa daudzuma, var pateikt, kāds medus, dominē. Tur galīgi tīru, absolūti tīru medu savākt grūti, jo bites lido uz visām pusēm, un tad vairāk, teiksim, šis dominējošais medus, kas varbūt arī pēc garšas var būt, teiksim, atpazīts, un biškops to iemācās. 1. septembris jau ir aiz muguras, un mēs tā kā visi dodamies uz rudenes pusi. Un kā ir ar bitēm? Vai bites guļ ziemas miegu tāpat kā lāči? Bites neguļ. Bites vienkārši izmaina savu uzvedību, jo tad, kad paliek vēsāks, tad šī temperatūra, kas ir zem šiem 11 grādiem, plus 8 grādi, ir bitītes sastingt ārā, tad viņai jāmeklē vieta, kur ir siltāks. Un tad šis bišu kopums, šī bišu saime, viņi sāk draudzīgāk. Viņi sāk saspiesties kopā, lai būtu siltāk. Viens sāk otru sildīt. Un šie apstākļi vienkārši liek meklēt vidu un apstākļus, kuros to var izdarīt. Jo vasaras šeit ir īsas. Šis laiks, ko bite pavada stropā, ir bez tā darba, bez tā liederības koeficienta ir lielāks,
un tāpēc arī vismaz Latvijas apstākļos ir vajadzīgs strops, jā, kas pilda tās funkcijas, lai bitīti varētu pārzīmot. Nu, un septembrim, sākoties, kaut gan tagad ir silts laiks, tas labs laiks piebarošanai bišu. Bites gatavojās ziemai, jā, biškops atņem visu medu, pēc iespējas vairāk atstājot pavasarī nedaudz tur, tā, lai tas dabīgais paliek, jā, un izbaro cukuru, jo medus tomēr nav absolūti tīrs, bita lieto medu ziemā, un viņi netiek uz tualeti. Ja, un viņa vēderiņš ir pilns, ja, un tāpēc ir svarīgi, lai pēc iespējas tas enerģijas avots būtu tīrāks, ja, tāpēc dod cukuru. Ja. Vai cukursīrupu, ja cukursīrupu veidā, vai invertētu cukursīrupu, ja tas, kā ko biškops izvēlās, ja kāda šī rocība, un tad bitītis saliek viņus rāmīšos, ja, un tad augstam laikam tuvojoties, ja, veido kā molu, ja, un tad lēnām, ja, lietojot šo medu, ja, ko viņas paši ir pārstrādājuši no nektāra, ja, ražo siltumu, ja, un tādā veidā sagaida šo pavasaru. Ja. Mēs šobrīd stāvam pie bišu stropa. Vai šīs bites jau tā kā gatavojas ziemā, vai tomēr viņām vēl ir vasaras laiks? Viņas gatavojās ziemā. Ja mēs redzam te bitīti, ja, te mēs varam attaisīt vaļā. Te redzēt, pirmkārt ir propolis, ja, šis melnais, ja, ir propolis, ja, kas ir savākts, un šī propolis galvenais uzdevums ir dezinficēt stropu. Tā saucamā bišu līme, ja, kas pirmkārt tiek izmantot, lai aiztaisītu ciet visas liekās šķirbiņas, tas ir viens, lai bites šeit varētu izveidot to siltuma režīmu un mitruma apmaiņas režīmu, kāds viņām nepieciešams, to viņas paši zina esošu apstākļos. Ja. Un pats galvenais šis propolis, šī viela ir tā, kas ir kā dezinficētājs, ja, jo vide, pateicoties šim propolisam, šai vielai, stropā ir sterīla, ja, redziet, un ko bites tagad dara? Bites ļoti cītīgi tīra stropu, ja, redziet, visa grīdiņa, ja mēs tagad paskatāmies šeit, redziet viņas tāds miermīlīgas, mājīgas bitītes, ja, tās ievestās bišu pasugas, ja, jo kā ir Latvijas vietējā bitiņš ļoti nikna, ja. Tas droši vien saistīts ar to, ka bieži viņas tika traucētas gan no lāču puses, gan no cilvēku puses, jo medus bija tā vienīgā saldā viela tajā laikā. Un šīs īpašības, ja, tika saglabātas no tā visa. Un mēs esam ieveduši tāds miermīlīgāks, tā, ka mēs tā brīvi varam stāvēt, ja, un runāties, un viņi strādā. Redzēt, un viņi te cītīgi iztīra katru vietiņu, notīra ap propolis, visu apstrādā, ja, un vides stropā ir sterīla. Tas patiesībā, tas laiks, ko viņas pavadīs šeit līdz pavasarim, jā, ir viņas darba rezultāts, jā, šī tīrība, jā. Un, protams, arī barība, ko viņas tur sagatavo sev, jā. Nu, te bitītes tā ļoti mierīgi. Redzēt, viss nopropolizēts pilnībā, jā, šī sedziņa, šī grīdiņa, jā. Un arī, teiksim, māte, deja olas, jā, bites ar propolis iztīra katru kāniņu, jā, lai tik iedēt sterilā vidē šī oliņa, jā, lai tur būtu kārtība. Tā kā kārtība ir panākuma, ja, un izdzīvošanas veiksme, ja, kas teiksim, tādā apvienojumā dod šo iespēju. Ja. To mēs noskaidrojam, ka medus patiesībā ļoti dažāds. Kas būtu jāzina mums medus lietotājiem, ar ko atšķiras, piemēram, liepziedu medus no viršu medus? Ar garšu, ar krāsu, ja, ar smāržu. Ja. Patiesībā ir tā saucamā medus degustācija. Ja. Var garu un plaši stāstīt par to, kāds ir medus, jā, kāds viņa īpašības, jā, bet ja es pats nedabūju pagaršot, jā, tad tas tiešais priekšstats par to, kas tas ir, jā, man nerodās, jā. Tāpēc visvienkāršākais veids ir pagaršo un izvēlies, jā, kāds to medus garšo. Nu, pamatā cilvēki lieto produktus ar mēli, jā, ar garšu īpašības, tas ļoti svarīgi, tas ir primārais, jā. Jā, un ja man garšo, tad es varu arī apēst vairāk, jā, un, protams, kad ir cilvēkam garšo vairāk viršu medus, lietu medus, ir, teiksim, medus, kas ļoti saldi, kas tā nepatīk, viršu medus tāds rūgtāks ir nedaudz, jā. Tas arī varbūt kādiem patīk vairāk, citiem atkal nepatīk, jā. Tā kā tas ir katram individuāli, bet, nu, vienkāršākais veids ir pagaršot, un tad arī komentēju šo garšu, ja, tad mēs viņai iedodot šo nosaukumu, ja, ko biškops saka, nu tas ir tas, un tad es atceros, ja, kā tas bija, ja, un tad es zinu, ja, kādu medu es lietoju. Kāds būtu tas labākais veids, kā medu lietot? Vienkārši ar karoti no burkas,
Nu, teiksim, ir cilvēki, kas medu liek tējā. To mēs visi zinām, ka tējai nevajadzētu būt īpaši karstai. Tad pazūd, teiksim, daudzas vērtīgas lietas, kas tajā medū ir. Nu, pirmkārt, medus ir vērtīgs kā enerģijas avots. Jā. Ja medu mēs lietojam, tad medus jau pēc 15 minūtēm nonāk mūsu asinīs, jo mums ir svarīgi saglabāt savās asinsritē attiecīgo cukuru daudzumu, kā mēs sakam. Jā. Un mūsu asinīs tek viena medus karota. Pārnestā nozīmē. Jā. Ja ir par daudz, mēs esam diabētiķi, ja par maz, tad mēs esam līķi. Jā. Un tad šī hormonālā sistēma ir tā, kas regulē šo cukuru daudzumu asinīs. Jo jebkas, ko mēs darām, ne tikai medu, bet lietojam jebkuru produktu, ja mēs lietojam kaut ko, mums ir jāvēro, kas ar mums notiek. Medus ir šī ziņā izcils līdzeklis, kas palīdz arī attīrīt aknas, jo mēs visu ko šodien ēdam, un mums vajag līdzeklis arī, kas attīra aknas, un medus ir tas izcils līdzeklis tajā ziņā. Protams, arī palīdz mierdarbībai, zarnu darbībai, bet pats galvenais ir lietot un vērot, kas ar mani notiek. Un ja es lietoju un vēroju, man paliek labāk, tas nozīmē, ka es iemācos, saprotu šo produktu, saprotu pats sevi un zinu viņu pielietošanu tieši sev, tieši man, tas attiecās uz mani. Jo visas šie ieteikumi, viņi vairāk tādi, kas tev dod tādu kā iespēju saprast, orientēties, jo visa kā ir ļoti daudz. Aizies pie sēņotāja, tas stāstīt par savām lietām, mogoties par savām, teji vācies par savām, un tu tagad tu saproti. Tu lieto un vēro.